Čau! Šīs sērijas galvenais sponsors ir... Jā, tieši tā, es pats. Šajā sērijā būs iebērziens numurs 3. Un vēl pa dienu tur bišķiņ bija. Un tev redzēs. Man nolikt malā. Tā kā tā viss pārējais būs kā sniegi, jopēju maķi. Nu ko, man atceluši pirkstī. Ķiežveļi negāja. Cerams, ka viņi ies, jo no bāks netecēja. Iztīrīja, kaut kas tur sāka tecēt, bet baigi biezā laikam. Un tā, davai, tā jau. Oh, shit. Kroči, zilā krāsa saplīsna. Te reku. Tas palielam pateicoties šitam. Tas ir tāds solocījies, tad visu laiku berzēs. Nu neko tagad kaut kas pamag gaiver stilā jāuztais, jo es ir baigi dziļi mežā un nav laiks tādam sīkumam iespringt. Es šo reku kaut ko jau pūtu, bet man baigi tā kā maz salabos, sataisīs kaut ko tad biškiņ nerādīšu kā. Vienmēr jau kaut ko var izdomāt. Un. Ja maina šitās, nu te arī, kad maina šitās, te reku ir punktiņi. Te ir maziši caurumīši un to noliec pret punktu. Tas te bišķiņ palaboja. Dzīvē bišķi varbūt vajag savādāk. Bet tā, kad tu ņem ārā šito, vislabākais pielaist un pašļāk krāsā ārā. Un liek, ja kaut kad grūžī, lai iztīrās, jo savādāk. Viņa ātri aiztaisās ciet. Nu, mazums kaut kāda. Viņa te var tikt iekšā. Tur tāds galīgs smalks tas caurums. Tā vienkārši izgrūž to krāsu, lieku ārā un paspaida. Būs labāk. Abīs te pačinīs biškiņi. Un jā, redz, tur iekšā ir nipelīts. Tas ir tas, ko cilvēki grēko, ko nesmērē. Jo parasti galvu noliek stāvus pozīcijā. Tad sanāk šitas ļoti zemi, tu viņam reāli netiec klāt. Nu, nevis tu tiec klāt, bet tad tev jāpieliecās, celīts jānoliek uz zemi. Un tad viņi nesmērē. Tas ir tas, uz ko cilvēki grēko. Un, izliekās, ka nezinu, ka tur viņš ir. Bet, tā, ja kas ir gadījumā, jums ir šī tāda galva, man liekas, 13. viņa saucās bija. Tad tur ir nipelītis. Davai, tiekamies vēlāk. Vai ko es to vienu nipeli izvilkt ārā. Viņš bija tur. Es neatceros, es rādīju vai nerādīju. Davai. Skatās, mācās. Viss notiek. Ārā ir augsts. Es esmu 98% pārliecināts, ka man nav rezervētā. Tā trūk, tāpēc arī ir jātiek vaļā tā kā. Jātiek galā tā kā māk. Pirks tāds savu. Davai. Es te tā zāģēs, savu krāsu sataisīs. Bļā, kaut kas nav ritīgi. Jā. Kurš te instrumentus savāk? Labi, davai, jauka diena. Kam negadās, vai ne? Es te apvācu, kas man te bija. Pa aizmuguru aizmirs. Sūdi. Tāli jau netika. Rūdi, nu būs sūdi. Instrumentu kastu vajadzētu paņemt. Tūlīt ceļš jābūt beidzies. Varēja pārbraukt pāri. Reku, kāpēc man kastes katra, piemēram, savādāk izmēra. Tūlīt pastāstīšu. Šitais var iebāzt to. Te ir dar iekšā, to viss iekšā. Un šī ir mazāk, tāpēc, ka man tas vāks visu laiku atcelā augšā lejā. Tur man ir atblū. Un tur man ir
Viss lielās atslēgas 36 un tāds 38. Un šitai man nekas nav jāatcelā, jo te nāk akumulators. Žēl, ka man nav video, kāpēc šitas, man liekas, ka varbūt YouTube ir, kāpēc šis ir saliekts. Varbūt, ka ir YouTube, nezinu, neatceros. Tā kaut kā mēs Emīlu taisināja vaļā, bija interesanti. Davai. Būtu es runājis pa telefonu vai sēdējis TikTok laivā, es nekad nebūtu pamanījis tās kastes. Tad par to tas stāsts arī, ko es minēju vienā sērijā. Tā uzmanība trūkums. Tagad vienkārši pa lielam sasteidz. Un jā, piemēram, šitā te daudz koku funkcija, ko skatīties šeit. Šo, lai normāli izpildītu, vai daudz kokus jāspaiž. Jo tam D modelim nebūtu tā tik daudz kokus jāspaiž. Tas tiek attiecās uz G un E. Lai šo funkciju tā kā atvieglot, vajadzētu nopirkt man jaunos joysticks. Tā kā, ja vadība skatās, nebūtu jau sūdīgi, zin kā jaunais gads un tā, 3,5 tūkstoši jau tikai maksā. Bet, jā, 3,5 tūkstoši maksā jaunie H-modeļa joysticka visiem modiem. Visi, kroč, tur ir tas Ren kompleks, kā viņi tur sauc, visi kits. Un tur jau tu varētu salikt uz tām pogām. To, man liekas, ka var salikt. Tās funkcijas vismaz vienkāršāk, tad viņas to visi ir pa kārtī. Tā man jāizlauž, parādīšu. Lai atvērtu abas divas nāžas, jāspiež abas divas šitās. Un pēc tam tev vēl jānospiež šitas, lai viņš ruļļus atver vaļā un sagrāb tos kokus. Un tāpēc tā varētu uzlikt šitā. Viņam nāk kaut kur laikam te tās pogas. Un mies. Āmen. Hello. Hey. Yeah, it's English. You speak English? Yes. What do you think about this? What you think? What do you think? It's good. Yeah? No? It's good. Good. Okay. That's your forest. Very fast. Yeah. Rapid. You thinking? That's your? It's my, Ah, okay. but he's my skolvaktare. Ah, okay. Forest keeper. Okay. It looks very nice, Very nice. Yeah. your work. Okay. Thank you. How many days you've been here? 4 maybe. 4? Okay. Yeah, maybe. I think 4. Who remember? You sit in this machine. What? You sit in the machine all day. Yeah. Yeah. 10, 11 hours. You see any animals? No. I see snow and tree. And that's all. That's all. Yeah. But it's okay, yeah? Yes. Okay. Yeah. It's 400 cubic meters there is. Okay. I think maybe 4 days and finish this object. 400 total. Yeah. Oh, okay. Stumps were 400. Good. Nice. Yeah. Vill vi veta något mer? Tur viņš arī ir. Paņems to dakšu. Dakšu paņems un aizies samērīt. Kas tur ir? Iedeva nejaušo vienu puļķi, kā itai. Nav baigi svarīgi, cik nogriežņi. Pa lielam jau tā Zviedrijā nav arī svarīgi viņas
nav tik būtisks, ja tu viņus ņems vai neņems. Bet ja tev būs kaut kādas problēmas ar garumiem, tad tev izčakos cauri, kā tev gājuši tie koki. Līdz ar to, ja tu neesi ņēmis, tad tavu atbildība ir daudz lielāka. Tā kaut kā, tad neviens, ja tu nepaņem, neviens tev nezvan tur no biometrijas. Tā, pa lielam tur nav tik sīk viss tas pasākums kā Latvijā. Tā kaut kā, labi. Pateicis ciemiņi man bija, pārtrauc man darbu, bet es turpinu ražot, jo viņi teica, ka ir Krasava, tu esi labākais un tā kaut kā. Viņi arī teica, ka pat timber labāk tā kā zāģē. Un tas dēļ to komentāru, ko viņš tur ielika. Labi, davai būsim draugi. Un jā, tad, Kročikas saimnieks pateica, ka viss ātri tiek darīts un izskatās ļoti labi. Lai gan, ja būtu pameši viņiem iztīrīs, tad būtu bišķi labāk. Kvalitāte būtu bišķi labāk. Cīnoties ap pamežu, tu arī mēdz kaut ko vairāk noskrāpēt. Bet tā, ka ir liels pamežs un viņš ir iztīrīts, tad tāpat sūdī, ja viņš kaut kur karājās, un tad, kad tu zāģē, tad tev tie koki kaut kur iekarājās galvā vai kaut kur, un tad cīnoties ar viņiem to arī noskrāpē. Tā kā tā vienmēr jābūt tāpat prātīgi, netaisīt lidlauks un tā. Jā, un tad viņai tas vecs teica, lai tur, viņš teica, kur tur, nebija jau visu, kur runāts, visu to valodu nezinu, un tā viņš teica, ka viņš grib redzēt, kā zāģē. Tā viņi tur skatījās kādu laiku. Un tā viņi prom ir, cerams. Un tad jāsāk griezt tālāk. Samērīts ir. Tur viss slikti. Un tā viena nogriezina vispār sūdīja mērīt. Ja tur tā atšķirība starp hāru un to dasmēri parasti nekā tur niecīgi. Tur 0,00 vienības, vai ne? Bet procents jau sanāk kā daudz. Tas tā šoreiz jau bija normāli. Viņiem jau pieļaujās +/-4 garumu, kas tur bija, jau neatceros. Kaiti. Dzeltenais nozīmē gan rīz labi, un sarkanais ir, tā varēja. Bet tagad šeit ir novēlota kopšana, pirmā kopšana. Tāpēc arī tie procenti baigi augstie, izņemtais daudzums. Šeit es esmu salicis par informāciju priekš forwarderiem, lai viņiem vieglāk strādāt. Šeit es ierakstīju, es zem šiem simboliem es varu ierakstīt komentāru. Uzspiežot virsū, viņš pamanīs, kas tur ir rakstīts. Tā kā zem šī man ir, piemēram, uzspiež virsū. Es samainīju krāsas, jo tur bija nepareizi salikts krāsas priekš, lai forwarders var vieglāk izvest. Un te es, piemēram, uzrakstīju, tas ir krautos sākumā, viņš jau to pirmo ieraudzīs, ka viņam vajag ielikt 4 ķēdes virsū, kad bez ķēdēm te nevarēs. Dēļ slīpuma un slapjums te ir, un te kaut kur bija, kur es izzāģējos cauri. Un te vienkārši es pierakstīju, lai meistars saprot, kāpēc es tur nav zāģējis tālāk, ja tur ir slapšs. Lai arī informēts meistars, lai viņam man nav jāzvan, man jātraucēšu. Apskatot uzdevumu, viņš saprot, kas tur ir. Un citreiz arī vien brīdi, kā mēs kailcirds zāģē, te ir informācija, kāpēc viņš tur tāds iezīmēts. Un tad, kad citreiz, kad sāk kailcirds zāģē, viņš te saliek tos ekoloģiskos kokus, cik tur es nezinu, no kurienes viņš izrāvs to informāciju, bet es šaliek, un tad spiežu, tu nevar uzspiest vairs to informāciju, un tad es ieliekšu tādu pašu ķeksi ar paskaidrojumu latviešu valodā, kas tur, citreiz jāizņem kaut kas ārā, vai nav, te nav jāizņem. Ārā tur vienkārši ir slapšs, vai kas tur
sums kaut kas. Slapš mešs. Nu, jābrauc tur nav. Un tā kaut kā. Citreiz tur kaut degli grib izņemt. Un tādā garā. Ko te vēl? Nu, te kaut kur bija rakstīts, man liekas. Te arī slapš ir. Nu, te re, kur rakstīts nebraukt iekšā. Un, nu, jūs paši var izlasīt, kas tur rakstīts. Nebraukt iekšā un paņemt, cik tev tas krāns ir garš. Nu, foristiem jau krāns mazāks, tad haristiem jau normāls. Tā, nu tāds tas info, ko es daru, citi jau to nedara, jo citiem ir pofīgi par foristu. Es cenšos informēt viņu, lai viņam vieglāk strādā, kā arī rekotēji redz zaļš. Tas nozīmē, ka nu, šajā vietā jau godīgi nav. Es aizmirsu izslēgt braucot ārā, bet tā zaļā krāsa nozīmē, ka tas ir spokceļš. Vienkārši viņš te nav iezīmējis, bet te vienā vietā esi pagriezies un visticamāk šito teritoriju esam izņēmis ārā, lai viņam tur nav jābrauc. Un es domāju, ka moški iezīmēs to zīmi, bet viņš nav paņēmis. Bet es vienkārši, tur, kroči jūs saprat, vai ne? Tevis rāda, cik ir izņemts un viss tie, cik jāizņem un cik to esi izņēmis, cik palicis un to pazūdi. Šitie augstie koki, augstie cēlumi, viņi jāatstā tikai no zaļa materiāla. Tur viens ir. Viņas nevar tā kā Latvijā no zaļā taisīt. No tās sausā. Zviedrija obligāti no zaļā koka. Sausos pa lielam nebūtu ieteicams vispār aiztikt. Bet ja viņi baida daudz, tad sāk griezt materiālā. Es te arī esmu kaut kur sagriezis, bet to viņš varēs izmantot kaut kur iepakojot šajā vietā. Te tāds mitrāks. Viņš varēs nevest uz krautu. Un tā kaut kā, te piemēram, neko redzēt nozāģētais. Ja būtu forwarders, tad rādītos, ko viņš attiecīgi no sortimentiem viņš izvedis. Guru nezināja, ko nozīmē šitas. Aukap, tas ir atsevišķi tagad sortiments, un tie ir nozāģētai kluči līdz 40 centimetriem. Vai tas ir 0,1. Viņi izdomāja tā kā pamēģināt reģistrēt klučus, nezinu pēc kam. Mums pa viņiem maksā, kā kubu ziņā. Bet, īsti nesaprotu to jēgu, bet, mums maksā tā, tad tas ir plus. Kam viņi vajag citiem, es nezinu. Tā kaut kā. Šīs ir ritīgi slapiši, tad jāuzmanās, braukt cauri var. Vienkārši šīs ir ziemas cirsums. Un tā kaut kā te kaut kāda māja, ko ir. Nezinu, es nav brauc tik tālu, kas tur ir, kas nav dzīvē. Šitie svīters ir slīpumi, jo tuvāk viņiem pie otra, jo slīpāks ir. Un to jau, protams, var arī uzslēgt. Te nē. Šeit ir kartes visādas. Te, piemēram, izņemt ortā, tad ko tu redz. Kur kalnās, kur slapjāks ir. Es šito neņemu, to kartu, jo man mežģās acis, neko nesaprāt. Tad man jau orto karta. Pa lielam jau kaitāja. Te šito es nesapratu, viņi te kaut ko nopirkuši, bet kas tur, te ir info, ķipā, uz šito vietai vienkārši tukšums bija, bet tur rakstīts, ka ķipā iegādāts, bet nezinu, tulkojums sūdīs vai kas. Bija viens jautājums par tehnikām, vai firma un mehāniķi vai paši kāds seko no vadības līdz tehniskam stāvoklim, tehnikām jau. Es domāju, tas ir domāts, tad jau, kā atnākties strādnieki, kāds aiziet, kāds tās tehnikas tur ir. Pa lielam jau viņi seko līdzi, cik jau tur smalka, to es nezinu, jo cik viņi tur daudz. Kad mehāniķi atbrauc, viņi novērtē to tehniku. Bet, pa lielam, tā kā, piemēram, es daru, es vienkārši pazvanu mehāniķiem, pasaku, man vajag to taisīt. Viņi pierakst, ko es varu izdarīt pats, to es, protams, izdaru, ko es nemāku. Viņi paskaidro, ja ir iespēja, ka es to varu izdarīt, tad viņi paskaidro, lai sanāk izdarīt, salabot. Bet tā jau pa lielam seko līdzi. Grūtāk jau tiem strādniekiem, kur paši jau viņi neseko līdzi savām tehnikām, kur vēl kāds cits sekos, ja to neviens nesaka, tad tur ir
beigts, nu, ja viņi tur nebrauc, nav bijuši tā kā aizbraukuši, dēļ kaut kāds, piemēram, apkops vai ko. Ja, piemēram, tās pašas apkops mēs 500 paši taisam, lielās taisa mehāniķi. Tagad viņiem nebija laiks, tāpēc dabūju uztaisīt pa motoram, bet kādu dienu viņi te atbrauks un tad sadarīs visu. Galvenais ir pieteikt savus visu tās darbības, lai viņi zina, reiķinām, jo viņiem ir tāpat jāreiķina laiks, cik laiks paies pie tavas tehnikas, lai viņi zina, vai viņi paliek pie tevīm, vai viņi brauc uz nākamo objektu un tad jau gatavojās nākamajai tehnikai, jo viņi uztaisa to vienu apkolu pa to nedēļu, cik viņi var paspēt, cik viņi paspēja, bet, nav brauks nākamajai paspēja, citreiz viņi brauc tur veselu čupu, tad viņi tur sadala savus darbu uzdevumus, jo kāds vairāk zina par datoriem, kāds kaut ko par kaut kādām spiedieniem un tādām lietām, ja tur kāds ir kaut ko prasījis, ka viņam kaut kas neiet. Jo, visu nevar zināt, tas arī jāsaprot. Ir mehāniķi, ir vairāk tagad tādi, kas ar atslēgām vairāk darbojas, kaut ko metina. Ir diezgan plašs klāsts ar tiem cilvēkiem, kas kaut ko dara. Kāds vairāk dara, kāds mazāk, tas jau, katrs cik spēj, cik viņš var. Galvenais arī censties viņiem palīdzēt, lai arī viņiem ātrāk iet, nevis nedarīt neko. Jo ir dzirdēt visādi gadījumi, ir dzirdēt arī, piemēram, arī tie gadījumi, kad kādas tehnikas tiek atstātas, un tur ir tādas lietas, ka tur vispār nav izskaidrojums, kā tas operators ir dabūjis to gatavu. Mums tos video mums nerāda, diemžēl. Bet, tie stāsti arī, tā kā Armāns man tur stāsta, tur Harim, tur tā pīņa, tur bija tā, tur domā, ka tev huīņi, kurš tur mēģina izstāstīt, un nekad nespēs noticēt, ka tā var izdarīt, bet ir tie spečuki mums visādi, jo, gadu cilvēks atnāk strādāt, viņš jau CV tur neteiks, ka viņš tur nepārzina to tehniku, vai tu pēc viņa tā sacītā sapratīs, ka viņš, nemāk pa lielam daudz ko. To jau nevar, tas ir tāds riskants faktors, kāds, ja pastaigājoties strādnieki, kāds atnāk, kādam nepatīk, kādam tas nepatīk, kādam šis nepatīk, tā būs vienmēr, jā. Nav jau tā kā te būtu tikai 2 kāri tehnikas te ir dahpajāties Zviedrijā, un līdz ar to tie strādnieki arī ir daudz, un ir visādi, ir labāk, ir sliktāk, katrs jau ir atšķirīgs. Bet man liekas pats galvenais, ko strādniekam jāsaprot, ir to novērtēt savas spējas, vai viņš tiešām ir tik labs, lai viņš spētu nopelnīt uz 4000, pieņemsim, vai 6, vai tiešām viņš ir tas, kurš to var izdarīt, nevis vienkārši ņemt un čīktēt, ka viņš nevarot nopelnīt. Tā jau baigā problēma, saucamais, tu sev tā kā, jāmāk sev novērtēt, arī, tā kā uz slikto pusi, tu jau zini savus tos sliktos labās īpašības. Bet, daudz cilvēku liekas, ka viņi ir baigās ņiņas, tā tur vedēji, un tur arī tās tehnikas jau līdz ar to kāds ir baigi mauts, tā kā esi dzirdējis pēdējo testu, vai dzirdēji, ko teica, neteikšu kurš, horists vai harists, kurš, es jau te nebraucu, viņas krūvēts, te braucu strādāt. Tikko sāc strādāt, un tev kolēģis pasaka šito, un tad tu saproti, kas tev būs gaidāms uz tās tehnikas. Tev ir 2 nedēļas, ja tev tā tehnika neies, tev tur nekad nekas nesanāk pa lielam. Pa lielam es savus grafikus man ir tās, ka vienreiz pa to 2 nedēļām pa lielam sanāk nestrādāt pa 1 dienu, tad tu izdari visus savus tos iestāvējušos darbus, kas tev tur sakrājies. Ja jau es zinu, ka brauc mehāniķi, tad jau
Es sagaidu, ka viņi atbrauc un tad kopā, vai kamēr viņi man kaut ko tur citu dara, es sadaru tās lietas, kas man ir tā kā iesāpējušā. Mēģinu tā, lai nav tā kā kaut kāds liekas darbības, tā kā neīstā laikā, tagad man tā krāsa saplīs. Ko es tagad braukšu kilometru ārā, taisīt vienu šķūteni, vēl īsti nav skaidrs, vai man ir. Ja es zinu, ka es viņu esmu mainījis, un tad man viņa nebija. Tad es viņu uzsūtīju, un es tagad nezinu, es uzsūtīju viņas divas. Tad izbraukšu ārā, apskatīšos, jo viņa atšķirās no visām ar to, ka viņai ir mazā galviņa. Viņa tādas šķūtenes harim nenāk nekur citur, ir tikai viena veida, tāpēc tur nevar neko piemukrīt. Tur nevar ieskrūvēt arī resnāk, nevar resnāk štuceri ieskrūvēt, jo tur vienkārši nav vietas, jo viņas abi divas baigi tuvu blakus, mazā telpiņā viņas iebāstas iekšā. Tā, es apakaļ. Ko es gribēju teikt? Zviedrijā izstrādājot mežu, pats svarīgākais cilvēks ir nav priekšniecība, nav meistars, bet ir saimnieks. Saimnieks ir tas, kas novērtēs. Tas, kas apstiprinās, ka tu esi uzreiz bijis kaut ko izdarījis. Saimnieks pateiks, kas tev jādara, un saimnieks pateiks, ko tev vajag darīt. Jo dažreiz ir darba uzdevumi, bet tie nesakrīt ar saimnieku vēlmēm, un tad tev jādara tā, kā saimnieks grib. Ja tev liekas, ka saimnieks savu to ideju, tev liekas diezgan tāda debīla, tad ir laiks zvanīt savam meistaram, pateikt, jau vecētiši grib, lai viss eglis, nolcam ārā. Un tad meistars sazināsies ar to uzņēmumu, kas pārvalda tos mežus. Un tad jau tālāk tiks galā. Tad pa lielam, ja tev liekas, ka tā viņa ideja, ka tās eglis jārau ārā ir viss, tad tu ņem un zāģi ārā un par to tev sūdi nav. Bet vienmēr vajag arī kaut teikt, tu esi pārliecināts labāk ziņot meistaram, ka ir tāda lieta notikusi, lai nav tagad tu savu galvu kaut ko izdarījis, pēc tam tev saimnieks pateiks. Es neko viņam nav teicis, ko viņš tur sačakarēja man. Jo mums ir bijušas visādas situācijas, bet tāda, ka mēs kaut ko sačakarējuši Armandu. Mums šis nav. Mums ir bijusi tāda situācija, ka mums meistars Zviedru. Man vienreiz sēdēja Zviedru meistars bagāžniekā no savā mašīnā, un tad viņš tur reāli izskatījās, ka viņš tūlītās raudā. Tikai dēļ tā, ka viņš nebija paspējis izdarīt savu darbu, apsakojis īpašumu, sarakstījis darbu uzdevumu, un es jau viņu zāģēju. Viņš man paprasīja, kā es varu zināt, ko zāģēt. Es teicu, nezinu, kā es varu zināt, ka viņš tā, lai smuki izskatās. Es viņu zāģēju, un taisnība bija man, jo tā cirsuma jau bija izlikt ārā, un es vienkārši varēju strādāt. Un atbrauc tie galvenie cilvēki, kas atbild pa viņu, tad tie viņam nodeva uguņu. Tad viņš tur tāds ļoti slikti jutās, un es pēc tam jutos ļoti slikti, ka viņš tur saīts, sēž tajā mašīnā. Bet tajā laikā bija tā, ka mēs gribējām no tās kompānijas iet prom, jo mums baigi grūti tur gāja. Tādā ziņā, ka mēs nevarējām saražot kaut kādu normālu apjomu, jo tur uz hektāriem nebija ko īsti ņemt ārā, un līdz ar to mēs pat protestējām un tādā garā ņēmāmies. Viņi bija gatavi tur, viņi brauc uz savām kafijām un bulciņām, lai tik mēs paliek strādāt. Diemžēl to visu es izbaudīju uz ādas, jo Forists jau nebija tad vēl atvests, un tad man bija jātiek galā ar viņiem. Un meistars tulkoja, un tāpēc tur bija tas sliktais, nav forša sajūta. Un tad viņi tur bija gatavi maksāt par stundām, un tur ķipa labosies, bet viņi jau solīja pirms tam, ka viņi labosies, nekas tur baigi nemainījās. Kubatūra kā nepalielinājās, tā nepalielinājās. Jo te arī ir tā, ka, piemēram, tu vari ja tu sačakarēji to objektu, tad tie zviedri var pateikt firmai, ka šitas operators mums nav vajadzīgs. Vai nu mēs metam ārā to tehniku vienību, vai nu visu firmu, un
un viss, beidzās sadarbība. Vai nu tagad operātori tieciet vaļā. Te pāris reizes bija tādi bijuši, arī mūsu tehnikas bija viens gadījums, ka viņiem nepatika. Bet mēs ar Armandu vienmēr kaut kā, mēs Zviedriem vienmēr ir patikuši. Bet mēs arī daudz lietas darām, kas pa ko mums nemaksā vienkārši. Mēs darām tāpēc, ka mums gribās tā izdarīt. Tur vienā objektā, kur bija Zviedri pateicis, ka viņš būs ļoti sarežģīts, jo tur neviens Zviedris paši nevēlējās tā kā izstrādāt. Tur slikti saimnieks bija un kas tur. Protams, mēs tikām iekšā un tad mēs tur lēnām devām virsū. Mēs taisījām visādi beņķīši no kokiem. Armands krāmēja klučus un visu, un šo visu mums novērtēja, kā arī visu to kvalitāti, ko mēs tur izdarījuši. Tie Zviedri meistari teica, ka pirms mēs ieradās, bija Facebook grupas, bija pilns ar informāciju, taču kam tas ir vajadzīgs, tur atkal viss būs sadirsts un kas tur vēl. Nu, tur esot gājis, viņam tagad visu laiku arī traucēts, visu laiku zvanījušies, ka nevajag, tad meža izstrāde nav nepieciešama, bla bla bla, tā kaut kā tur precīzi jau es nezinu. Kroči, nevajag mūsu mežinieks, tur nevajag iekšā, bet mūsu aizved, saimniecei bija daudz hektāru, viņi arī piederēja tur vēl. Un tur bija tāds, ja mēs izstrādās to īpašumu, tā kā viss, un būs viss apmierināti, dabūsim vēl klāt cirsumu. Un tad mēs devu virsū. Mēs arī pierādījām sev, izstrādājām, tur viss bija apmierināti, arī paši visi tie, kas tur staigāja pa tām taciņām, tie tur beigās neizrādīja nekādu agresiju, fočēja, filmēja mūs, tur kādam tur kafiju nes, un Armandam man nenes kafiju. Piedāvāja kafiju, bet Armands jau atteicās. Bet tur bija interesants pasākums. Vienkārši ar to ar savu to atbildību, labu gribu strādājot, to var panākt daudz ko te Zviedrijā, jo viņi novērtē Zviedri, un līdz ar to mēs arī dabūjām klāt cirsums, un beigās jau mēs paši jau tur izdomāja, kurus objektus mēs gribam zāģēt. Es tur braucu vienu cirsumu zāģēt, kopu, es skatos baigi daudz nokautuši eglis. Es tur zinu, kā Armandam pasaka, ka tur arī vajadzētu tā kā izkopt, vajadzētu izzāģēt biškiņu. Armandam, protams, bija diena klāt, kad atbrauc viņam tā īpašnieces meža. Un tad viņš meistars abi tur bija. Viņi gāja apsakot, tā kā mūsu padarīja to darbu. Un tā Armands bija pateicis, lai tā kā Haris bija teicis, ka to daļu vajadzētu izkopt. Un tad viņi aizgāja apsakot un pēc dienas divām cirsam bija iekšā un mēs arī aizbrauc viņu nozāģēja. Tādā ziņā jau gāja tur forši. Teica, ka viss būs slikti un tā. Beigās mēs savu darbu pierādīja, kā arī tas uzņēmums, kurā mēs strādājam, tie atvēra jaunas līgumus firmai, dabūjām vēl tehniski vēl iekšā tajā. Ja mēs esam vienīgie, kas pārstāv tā kā ārzemnieku status, kā sauc hokejā tos cilvēkus aizmirs, kas tur leģionāri, mēs ir leģionāri vienīgie. Tagad jau ir 3 vai 4 komplekti, kroči, strādā. Jau viens komplekts diezgan sūdīgi viņam gāja, tur bija auzas, tur attieksme nekāda, kopjam nevis lielos kokus, bet skatāmies pēc vidējām kokiem un pietrūkst kūmi, kopjam rasnos ārā. Ja vajag nosīst kopjam tievos ārā, kroči, tāds čakars, ka to jau kaut kādā veidā liekas jau, ka te neviens nenāk, vajag, nepārbauda, bet, kā redz, tomēr bija viss nofiksēts un apstādināja tam pārvestaram darbu, pateica, ka viņiem nedos darbu. Sākumā mēs bija zem viņiem, jo mums bija jauns traķis, tagad atved jauns, un mēs strādāja, palīdzējām viņam tagad izpildīt to apjomu, beigās viņus izmet ārā un mums iedeva jaunu līgumu.
Tāpēc atteiksim pats svarīgākā. Ja Latvijā kāds nenovērtē, tad Zviedrijā to novērtē 100%. Jo, mums vismaz nav bijusi vispār kaut kāds negācijas no meistara puses vai paši mūsu meistara puses. Viņš arī daudz ko panāca, ņemot vērā mūsos. Ko mēs tur darījām, viņš runāja Zviedriem un ņēmās un darbojās. Viņam bija laba attieksme pret Zviedriem, un Zviedri novērtē to, ka viņš strādā, un viss noteikti. Uz visām pusēm bija tikai pozitīvs atsauksme. Tā arī šodien pateicu tam priecīgi, kā tad tu vari nebūt priecīgs, ja tavu darbu novērtē. Tā mums kaut kā. Mums, kamēr es nebija te YouTube sērijas, mums gāja ļoti šitādā veidā, mums visādi gāja. Mēs tur ņēmās, darbojās, es tur atzāju, kā baļķīši tur, 2 klučus nozāģēju, sauso pa virsu, sausējām kā krēslu, uztaisīja tā kā krēslu, krēslam norāvu to apmalu, kā bomkantu, kā viņi tur sauc. Norāvu nost, lai pensionāriem labāk sēdēt un neslīd nost. Zviedri bija staigājuši pa to mēžu un to bija pamanījuši. Viņi bija šokēti, bet bija pārsteigti, ka tā arī var izdarīt. Vienkārši dažreiz ir lietas jāpadara, ko tev varbūt nemaksās, bet tas nav tavos darba pienākumos, bet cilvēki apmierināt, darbu tev dod, ko tev vairāk vajag. Tev novērtē. Tas ir ļoti svarīgi. Tas bišķi paceļ pašapziņu un plus vēl to darbu prieku paceļ augšā. Jo to naudu jau, skatās paši, kapā jau mēs viņu tāpat nepaņems līdzi. Bet atmiņas, tas krēsls joprojām tur droši vien stāv. Kādreiz, ja jūs ir Ļustero, tad aiziet pastaigājiet pa tām dabas takām. Vajadzētu būt, ka ir. Un to jau tad mēs jau, domāju, kāpēc tur tos iepriekšējos ienīt un dabujām daži cirsanas braukt tā kā garvi tām cirsmām, un tur bija, kad nāca saimnieki teicis, ka tur izjāts ir, un tad tur ir kaut kur bija pārkopuši pāri un nozāģējuši somu un mēžu, un viss kaut kas tur bija izdarīts. Jo te ir viegli tikt ārā no Zviedrijas, ja tu esi nepaklausīgs cilvēks, sūdīgi strādā, tev ātri izmetīs ārā. Un galvenais jau cietīs viss firma tādā ziņā. Zviedri baigi neauklējās, jo, piemēram, bija tāds atgadījums ar Somu uzņēmumu. Viņi kaut kādās apmācībās bija uzmākušies, kurš nē, bet sadzērušies un tā kā sieviešu meistarē bija kaut ko tur izteikuši visāds vārdus un ko tur, kā uci puci un nezinu, vai kāds tur laikam bija tā kā dirs, čandīs vai ko. Un visu firmu izmet uzreiz ārā dēļ vienu dzērāņu. Un tā kaut kā uz kuģi arī te viens otrs ir nodzēries, izkāvies, vai kas tur ir bijis, kad dabūjis liegumu. Un ja tev ir liegums uz kuģi, tad jau Zviedrijā tikai vienīgais veids ir tas tur Aunibus caur Somiju vai Dāniju vai no lidmašīnu vēl. Kaut kad lidmašīnu esmu lidojis, kādu eņu nav tik mans jāpaņem. Un, ko es vēl gribēju teikt? Negribēju izstāstīt, kā mums gāja, kamēr mēs nebijām YouTube'ā. Mums gāja ļoti forši tādā ziņā. Bija interesanti šitie. Mēs dzīvojām uz salas, strādājām uz salas, izstrādājām 2 salas, bijām pie Zviedrijas karaļa. Pirms tam es nezināju, ka Zviedrijai ir karaļi, bet arī pie viņa mēs tur pabijām blakām. Viņa īpašums jau mēs nezāģēja, bet visu Ozolu jau Zviedram piedara karaļi. Bet, tieši pie viņa jau mēs nebijām, bet uz viņu tās Ekaros salas mēs padzīvojām. Pussali viņa man liekas vairāk skaitā. Viens pusi mašīna, otrs pusi tie prāmi. Tie prāmi, kas ceļ no vienas salas uz otru, tie, man liekas, nezinu, vai visi, bet visi, ar kuriem mēs braucām, tie bija pa velti. Viņi strādā visu laiku. Dienu un nakti, tikai naktīs viņi strādā bišķi retāk.
Jo vienreiz es piecēlos ātrāk, domāju, aizbraukšu uz mežu, nokavēju cik tur tās minūtes. Kuģis aizgāja un pēc tam dabūju sēdēt ostā stundu. Un tad jau atbrauc Armāns un beigās kopā aizbraucām uz mežu. Tā kaut kā, nezinu, ko es vēl varētu pateikt. Jā, kvalitāte, tā ir baigi svarīgākā. Dažiem liekas, ka es strādāju sūdību. Īstenībā es strādāju ļoti kvalitīvu, ātri. Nē, nu man jau ite nobrāzt to koku, bet nu, nekā, kaut kādi jau ir, bet pagaidām sūdzības pat tieši pa manu darbu nav bijuši. Man pašā sākumā, kad es sāku Zviedrijā strādāt, es arī kopšanas tikai sāku Zviedrijā pa jaunu kopu. Es biju Lietuvā vienu kopšanu izmēģinājis un tā, bet tad man bija daudz vairāk tie nobrāstie, tad bišķi bija pārmetumi, kas man vēl ir bijis. Arī tas bija kaut kāds pirmais gads, kā dabūju vienu cirsu, es aizbraucu pārkopt. Tādu sūdu man pīrāgu arī bija, bet nu, tur es nesapratu darbu uzdevumu. Es uzskatu daļēji arī, ka tur bija arī meistars vainīgs, nebija skaidrāms, ja nebija nekāds no meistara puses par to cirsu. Bet tur bija kroči rakstīts, izzāģēt tā kā visus sazīmētos kokus. Un tā kā lielam izkopt, nu. Es izņēmu tos apzīmētos kokus, visus, kurus neizņēmu, tur jā, tur man vaina, bet daži koki bija tādi, ka es domāju, nu, ka tie priekš bīstam priekš manīm, jo tur bija mājas, jo tas bija starp divām mājām. Tas mežs vienā pusē tuvāk sēts bija otra, nu, tā kā rinda mājas un pa vidi joslu mežs, viņš nebija liels puses vai 0,2 hektārs. Nu, zem hektāru tur bija tas cirsu. Arī tur uz vienas salas, kas ir pie Sunsvāles, kur tas tilts iet pāri. Tur tā cirsim bija un es izkopu kaut kā. Tur paredzētie kubi bija 35, ja nemaldos. Pareizi atceros, un es izkopu 25. Jā, tur bišķi tā kā mazāk. Es kā pateicu vadībai, ka es tur kaut ko atstājis. Bet īpašniecei tur nepatika, viņa gribēja vēl. Tad īpašniece izdomāja, ka viņa tur sazīmēs pati. Pūrs vēl viņa grib izņemt. Tas tur vairs nebija attiecināti tie punktētie, bet viņa sazīmēja visu, kas bija liela restnāk par 0,20. Viņa visu kroču koku sazīmēja. Un tad vēl viņai bija savas lēns, vai ne, kā savā krāsā, ko viņa kaut kur bija dabūjusi. Un tad skatījos, ka bija citās vietās bija pavisam cits lēns, un tad izrādījās, ka blakus īpašniekam tas mežs nepiederēja. Tie sazīmēja savus kokus, kas ir jāizcer, ko viņi negrib tajā, jo viņiem traucē tur skats uz jūru un tādā garā. Tad kroči visu sazīmēja, es viņu izzāģēju, un tur beigās sanāca, ka palika tikai melnaukšana. Un tā kā, tikai krūma. Un to, pēc tā darba uzdevuma lasīt, to tur nekad nevar iedomāties, ka viņiem jāizskatās tieši tā. Tas tur nebija rakstīts, ka jāizzog mežs. Vaina jau man kaut kāda ir, bet es domāju, meistars varēja daļai palīdzēt tur vairāk izskaidrot. Bet tas tur tā, kā itāji. Bet tur cits meistars, nav tas, kas mums tagad ir. Bet jā, es diezgan daudz prasu laika meistariem, lai vienkārši ir tā, ka viņš ir informēts, ko es prasu, un lai nav kaut kāds domstarpības, ka tu jau nejautāji. Labāk uzdot stulbu jautājumu, nekā pēc tam kaut ko sapčakarēt. Varbūt tu saproti, ka tā vajag darīt, bet kā labāk uzvan, atbildība no tevīm nokrītās vismaz par 50%. Un vieglāk būs dzīvot tālāk. Un varbūt kaut ko tu neesi pamanījis, un tajā laikā, kamēr tu skaidros to situāciju, tu izskaidros kaut ko citu, un tu būs mazāk iespēja tev kaut ko sačakarēties. Tā kaut kā. Es te kaut ko esmu sazāģējis,
kaut kā palika baigā biezīme, sāk te sprūst nost, bet līdz tās ceļi beidzās. Tā. Vienvārdu sakot, Zviedrijā jāstrādā tā, kā saimnieks grib, bet jābūt arī jāsako līdzi, kas ir rakstīts darba uzdevumā, un jāinformē pārējie cilvēki, kas ir meistari vai citos gadījumos, ja tu māki angļu valodu, arī varam paši zviedri runāt meistari, jo numuri tāpat kā valsts mežos, visi sarakstīs, tu var zvanīt. Viņi tā kā nebīstās no tevīm, viņi ar tevīm runās tā kā čum. Piemēram, tā paša biometrija, pašā pirmos gados man bija atbraukusi biometrija neatkarīgais, tas, kas atbild par neatkarīgiem kokiem. Viņi atbrauc, viņi nebrauc ar domu tevi izčakarēt, viņi atbrauc, viņi samēr koks, viņi saka, vajadzētu bišķi piekalibrēt, tur kādu centimetru noņemt no garuma nost. Viņi nāk tev pretī, viņi paņem palīdzi tev kalibrēt, tu zāģē koks, viņi rāda, kur tev mērīt, tu samēri, viņi pārmēri, jūs tiekat pie kopsaucēji, tu esi redzējis, kā viņi mēri, tad tu saproti, kā tu jāmēri, un tu esi kļūst par labāku operātoru. Kaut ko esi iegūst dzīvē. Par kodām kvalitātēm viņi arī mēdz izstāstīt, ja tu paprasi, pajautā. Viņi parāda dzīvē, paiet pa taviem ceļiem, tur to vajadzēja tur, to varbūt vajadzēja tur. Tā, un viņi, tur, es nezinu, vai tāds akts raksta vai neraksta, grūti pateikt, vai zviedri to dara, bet manā gadījumā viņi bija riktīgi foršie, atstāja savu flash vienīgi. Viņi tur vadīt, laikam tu sūti iekšā tos fails, bet to viņi atstāja par manīm, tas tur tā. Viņi atbrauc tev palīdzēt, nevis tev kaut kādā veidā traumēt. Un tu vismaz, ja tu kaut ko nezināji, kā pareizi mērīt vai ko, tad tu vismaz esi iegūs jaunu, kaut ko jaunu priekš savīm. Tagad tā, tiekamies varbūt citā reizē, es tagad sākšu višķi citīgāk strādāt. Un atcerieties, kopjot tās cirsums, tas, kas ir nozāģēts, to apakaļ nekad neielikt, neatstādīt. Tāpēc, ja tev ir bailes kaut ko ņemt, ir labāk palikt, lai paliek vairāk nekā izveidojas lidlauks kā jaunajiem iepriekšējiem kolēģiem. Jo tu vienmēr varēsi viņos pārkopt. Labi, ja tev neviens neatbrauks nosīt, tā kā. Nevienmēr sanāk pārbaudīt cirsumu, kamēr tu strādā. Meistars nav vienmēr uz vietas, viņš bieži, tagad 2 nedēļas ir un 2 nedēļas nav. Tad viņš uz sakariem, bet viņš vienmēr, ja tu esi tā kā jauniņais, viņš pie tevīm vienmēr atbrauks, pārbaudīs, kā tu strādā, ieteiks savu redzējumu, ko vajag uzlabot. Tad, ja tu pats pieņem uzlabot vai nē, vai spītēties pretī, tad citu to dara. Es pieņēmu, ko viņš grib, dara kā vajag, un viss ir apmierināti. Tāpēc labāk atstāt biezāku mežu nekā izcirst pa daudz, jo tu apakaļ viņa atstātīt nevarēs. Tas ir tā, kopšanas cirtēs, tā kā tas kopšanas nav tik sarežģīts, vienkārši ir jādara. Jādara tā kā savā mežā, ka tev nav tikai nauda galvā. Ko es aizmirstu piebilst. Es vienkārši zinu, kurš tur cels savus kažoku, ja ne pats. Mums vēl iepriekšējais meistars, kas mums bija tā kā meža meistars Zviedriem, viņš tagad nesen bija padevis ziņu, paprasījis, kā mums iet no mūsu meistaram, un ka viņš grib mums redzēt apakaļ pa sevi, ka viņam vajag. Un, jo tur mēs dabūjām vēl cirsums, ko mums jāizstrādā, jo aizzāģējot vienu kailcirtu, viņi bija diezgan briesmīgi kailcirti tādā ziņā, jo koks bija par esam priekš manas mazās sliedītes, bija 3 aizzāģi jādabū, lai es varētu kaut ko izzāģēt cauri, un tad vēl viņas nevarēja no zemes pacelt. Briesmīgs mešs priekš peļņas, tagad man priekš lielāka hara būtu normāli. Un tas īpašnieks kādu laiku skatījās, kā es tur viņu zāģēju to kailcirtu, un tad viņš pēc tam, kad es apstājos mainīt ķēdi, tad viņš pienāca klāt, teica, ka tas blakus meša viņu, ka viņš grib, lai mēs ar viņu izzāģējam.
Un tev viņš teica, ka viņš pados ziņu tiem, kam mēs te darbojamies apo. Padošot ziņu, ka viņš grib redzēt mūsu apakaļ tur, sāģējot viņci, kailcirt arī. Bet tur mums beidzās, jo tur sākās, tajā salā sākās medības. Tad tur bija termiņš dots, cik ilgi mēs tur drīkst uzturēties. Mēs savu termiņu laikā izpildījām visus normatīvus, dabūjām vēl klāt cirsums, izdarījām vairāk nekā vajag, tur bija, cik tur. Bija neilgā laikā, bija daudz hektāru jāizkopa. To mēs visu izdarījām un nopelnījām tikai īkšķīšus. Tāpēc man patīk tā Zviedrijā, te novērtē. Man nav ko baigs likt teikt, strādāt. Latvijā jau arī nebija tik sūdīgi. Tā kā Dienvidu Kurzemes meistari, visi to aptaņas un fišmeistars un aizmirst kā sauc to no aizputs. Tie jau bija zaibissie meistari. Ar viņiem visu kaut ko varēja sarunāt un viņiem arī idejas bija visādākās. Bet Latvijai savādāk strādāt. Te ir patīkamā. Vienīgi tas, ka piegurst no tā ceļa, ka jābrauc šurp. Tomēr 2 nedēļas ir 2 nedēļas. Bērni aug, uzmanību prasa. Mājās, kad būs arī prasa. Viņš jau nesaprātīgi daudz. Ka tu jau brauc strādāt. Tagad tu nopelni to lielo naudu, kad tas bērns raud, ka tu ej projām no tā mājām, tad tā nauda arī neliekās vairs tik liela. Tāpēc ir arī tie mīnus, protams, arī visā tajā pasākumā. Tagad tā, pa bērniem jārūpējās. Bērni, jebkurā gadījumā būs pirmā vietā. Tā kā tā, uz tādas nocis sanāk beigt. Jā, bija jautājums vēl, ko es aizmirsu. Bija par reģioniem, kā tur droši vien iedala vai kā. Lielam mūsu kāri nopirka. Tā kā nopirka, tad atzina uz Zviedriju un tad vienkārši ielika tagad tuvāk Latvijai, lai daudziem ērtāk sagādēja un mehāniķiem tuvāk. Un tādēļ mēs te esam pa lielam kur tehnika ir tā kā tas līgums noslēgts, tur strādā. Tie reģioni mums ir diezgan izkaisīti pa Zviedriju. Tukšums ir starp Jēvuli un to Sundsvallu. Tad no Sundsvallas uz augšu. Bet tagad tāda meža ziņā no Sundsvallas uz augšu ir labā. Tur šeit mums ir baigi tāds, kā var teikt, te ir reliefains, šeit ir sortimenti vairāk, šeit ir cilvēku vairāk, kas te vēl, tas reliefs, tie akmeņi un pats tāds paugurains, tāds, šitāds te visā, tāds šķērs un tāds. Nav tāds. Tur augšā, ka brauc, tur cik vismaz es esmu tur strādājis, tur ir tāds noteiktāks. Vai tev stāv, tā kā brauc kalna augšā, vai kaut kādi jau tur pie upēm jau tur ir tie reliefains, bet tā, man liekas, daudz vairāk ir tāda normāla reliefa. Vienkāršāk un mazāk tie akmeņi. Šeit tā kā tuvāk Stokholmu, tur ir tieši, tur ir strikti. Tur ir grūti vienkārši strādāt. Sarežģītāk un tā. Tas var salīdzināt pa lielam, ja Latvijā strādā. Tu strādā privātos mežos vai Rīgas mežos. Rīgas meži tā kā augšā. Mēs tur bija pat līdz Sturumanai uzdzīti augšā. Tur vismaz to, ko mēs zāģēja, tās bija zaibis cirsums. Grūti jau pateikt, gan jau tur ir arī sūdīgs. Sūdīgs ir visur, un labāks arī visur. Bet tā, cik vienkārši man pieredze Zviedrijā ir kaut kā 2 gadi sanāk jau, pāri jau, tad vislabāk gāja bija tā kā no Sundsvallas uz augšu tur tā kā labāk. Lielākās peļņas bija augšā tieši.
Tā kaut kā. Jā, tad. Salīdzinot šeit, mēs tagad tādu privātos mežu te zāģē, tur augšā ir tā apdzīvotība daudz mazāk, jo stojuši tālāk no lielākām pilsētām. Te jau vai nekur neizmukst, tad pat tās ir Norvēģija. Pilsētas ir, kalni ir, slēpošanas kurorti visi. Bet beigās slikums beigās bija. Cerams, ka jauniņais neapkritīs. Lēn gāzīt jau iet, ja es nobraucu lejā, tad jau viņam arī ies. Ja kāds gadījumā skatās man no Rīgas, tad es esmu izkops to mežu, kas ir pie Ikea pretī, aiz Rimī, uzreiz viss tā, tur tā šosei pa vītu iet. Sanāk, ja no Rimī brauc, tad kreisā pusi 50, cik tur tie hektāri. Tā ir manējā, tur tie bumži dzīvoja un viss kaut kas tur. Tur bija tas arī Artūrs Lapinskis, filmēja to savu to video, ko viņš tur visur sabāzi. Es trāpījos tieši tajā maiņā, bet viņš līdz maniem neatnāca. Ja tur līdz forīm aizgāja, tas tur čučēja savu pusdienas laikā. Vai arī bija nopūta. Jā, kroči tur. Citiem arī iedod labs sirsums, viņi tāpat nerukā. Tur ir tev atšķirība. Tā, ja kāds gadījumā no Rīgas satās, tad aiz Ikea tas ir mans. Un arī daudz, kas ir izkopts aiz, to, kur tas šašlik numur 1. Tur tie meži, kas viņi tur skaitījās pie Ulubeles, bet Ulbroks tur kaut kur. Tur arī daudz, kas ir izkopts. Tieši pie daudz stāvēnēm. Tādā ziņā interesanti. Tagad tā, pa tiem reģioniem tur firma sadala, kur katrs vedīs, un tad jau tas traktors ir piesiets tajā vietā pa lielam, tur līgums atslēg. Un tad mauc. Vienkārši mēs te dabūja līgums, tad mēs turpinām, un tad mūs te uzdzina tagad augšā, jo ir tas sniegs, un te ir vairāk sniegs, lai vieglāk vest, plus vēl ziemas cirsums. Tad lejā mēs atgriezīsies droši vien pavasarī. Tā vismaz runā, bet te jau manīs. Es jau vispār gribētu augšā, kur es tur iebraucu biotopā. Tur bija zaibis. Tas ir tur, kas tā, Salanā vai kaut kas tam līdzīgs saucams. Kāpēc es iebraucu biotopā? Tāpēc, ka bija ļoti migla. Bija ritīgs migla rīts. Visu dienu vienkārši vienā miglā. Visu dienu uguņos strādā un tad pa nakti, protams, pirmajā dienā domāju, ka pēc sajūtām likās, ka es izstapu ekokokiem, bet ekokoki marķējās tāpatās kā tās biozonas. Izrādījās, nē, es biju iebraucis tur. Kaut kāds 7 koks es tur nopilcis. Jo tur vēl bija tādi degušie koki, tiem bija speciāla rūpība jāpievērš. Nevarēja viņus tur izārdīt vai izšķaidīt vai kaut ko tādu. Es pievēršu tam uzmanību un tajā laikā vienkārši zāģējos uz priekšu un iebraucu starp kokiem. Protams, to noziņoja meistaram. Es arī aizsūtīju bildi, ka kādu migli. Ja man būs bildi, es te iemetīšu, ja nav, tad nav. Tur bija trāk, jo mēs diezgan augstu bija sanās, ka mēs vienkārši starp mākoņiem tur 4 dienas strādāju, sauli neredzēju vispār. Visu laiku tumsā dzīvoju, tādām vieglā tumsā. Un tā, te kaut kā liekas, te man būs savienojušies. Liekas, ka pa biezi ir atstāts, bet te arī gribētu biezāk, bet te arī man savienojušies kaut kur jāturpina pārējie ceļi, jo te ir šitā. Kaut kāda ieplaka turī, un tad ir kalns, un tad turī aiziet uz leju, un tad tur lejā aiziet, tad tur lejā aiziet, un loģiski, ka tur augšā nevar uzbraukt. Un te kaut kur robežas arī, jā, tur robeža cirsums. Ko te nav tālu vairs. Un tad viņi kaut kur tur ir, un tad jāzāģē. Nezinu, vēl jāizdomā, kā šito gabalu nozāģēt vai šitā, vai no šitā, bet
Te ir tas slīpums, ir tāds. Un kā jau nav baigs slīp, tad ko te izskatās, ka būs slīpāks. Jā, šitie sarkanēji domās, ko viņi izdomājuši tos ceļus, kur dzīt. Te kā tā ir, jo te bija arī ieplaks visādas, viņi pa tām ieplakām tur zīmējuši. Bet kā redzēs, es pārbraucu pāri. Un tā kaut kā, kas te, nu jā, kroči jāskatās rītā. Es te braucu ārā, beidz maiņu. Ja izbraukšu ārā, tad šitai iedzīšu ceļu, jo tas nav ceļu, iedzen ārā, nu iekšā. Tad vienkārši tumšs, šit man redzēs kāda mašīna, ja brauks, ja te ir kalns uz leju, un te ir krautuvi, un te, lai drošāk, es vienkārši iedzīšu ceļu iekšā, un te forwarders varēs izvest. Jo te visi izkopts, te arī izkopts, un te kaut kā jāiepļūt iekšā, jo no šejienes nevar to akari ieplaksīt. Kā šito daļas nozāģieši, es nezinu. Vispār nesaprotu, kā tur kaut ko, jo šitas traucē, tas sūds traucē. Jo te arī viss ir šī ieplaka un šitai visu uz augšu un ceļas no šitējienes. Es nevaru dzīt, man teorētiski jāiedzenās atmuguriski un jādzen tādu ceļu, un tad jāmēģina moši pielikt pie šitiem bumbuļiem, bet vai tā tur sanāks, es nezinu. Un tad tāds plāns, un tad te kaut kur būs jātaš cauri. Pagaidām es šitā zāģēju, es tam jau gadījumā piedzīšu vienkārši klāt, un tad lai forši skatās, kur viņam izdevīgāk vest. Šitā bija 9 hektāri, ka tur rakstīts. Un tā. Tā mans brauc laukā, pulkstenis ir 6, kamēr es tur vēl pazāģiešu, tad jau visticamāk būs kāds 7. Tā kaut kā davai. Tā kā es ticu tik tālu, paldies, ka noskatījies. Es esmu sasmērējis, ir vakars 9 laikam jau. Armāns jau čuči, jābrauc taisīt makaronu un vārīt sardēls. Paldies, ka noskatījies un lai tev veiksmīga diena. Tad jau moši tiekamies citos piedzīvojumos. Tā vai čau!